Latvija ir aizliegusi mobilos tālruņus skolās. Čehijas futbolists Latvijā iemācījās krievu valodu. Ukraina kļūs spēcīgāka pateicoties Latvijai. Čehu karavīri dien Baltijas valstīs. Medvedevs grib Latvijas prezidenta kaklu. Mašīnas Latvijā nobrauc vismazāk kilometru no visām ES valstīm. Sveiki! Es esmu Čehiete Tereze un lasu jūsu vietā to, ko par Latviju raksta Čehijas avīzes. Laipni lūgti jaunākajā oktobru ziņu apkopojumā. Latvija jau ir aizliegusi mobilos tālruņus skolās. Šķiet, ka Latvija Čehiem ir paraugs. Apvienotā karaliste, Nīderlande un tagad arī Latvija. Latvijas parlaments. Es zinu, ka jums nav parlamenta, bet gan Seima, taču Čehijas mēdīji raksta parlaments. 10. oktobrī apstiprināja jauna veida skolas likumu, kas ierobežo skolēnu iespējas izmantot mobilos tālruņus skolas laikā. Ziņu aģentūra DPA ziņoja, ka skolēniem Latvijā mobilie tālruņi mācību laikā būs jāatbrīvo no skolas līdz 6. klasei. Haruščāks. Es izglābju savu karjeru Latvijā. Pēdējā video lasīju jauna čehu futbolista pieredzi no Daugavpils. Tagad ir vēl viens raksts par viņu. Kāds bija gads Baltijā? Lielisks, gan personīgi, gan futbola ziņā. Es nospēlēju 36 spēles. Latvijas līgā nav tik saspringta kā Čehijas. Tur ir vairāk laika visam. Taču es zināju, ka, ja gribu virzīties uz priekšu, man no Latvijas atkal ir jābrauc tālāk. Taču es neaizmirsīšu iespēju, ko saņēmu un būšu pateicīgs Daugavpilī visu atlikušo mūžu. Tas man deva ļoti daudz. Es kļuvu patstāvīgs. Tā bija pirmā reize, kad biju tālu no ģimenes. Dzīve Latvijā bija laba. Cilvēki ir ļoti jauki un draudzīgi. Viņu acīs var redzēt labo. Atceros, kā kopā ar komandu gājām ēst uz ēdnīcu un kā vietējās vecmāmiņas tur par mums rūpējās. Viņas pieņēma mūs par savējiem. Tātad man ir labas atmiņas, un es arī iemācījos krievu valodu un uzlaboju savu angļu valodu. Diemžēl viņš Latvijā iemācījās krievu, nevis latviešu valodu. Šausmīgi un skumji. Ukraina kļūs spēcīgāka pateicoties Latvijai, saņems vairāk britu bruņu mašīnu. Latvijas aizsardzības ministrija ir paziņojusi, ka tā nodos Ukrainai kāpurķežu bruņu tehniku CVRT, ko Latvija ir iegādājusies no apvienotās karalistes. Līdz šim Latvija Ukrainai ir nodevusi plašu ieroču un ekipējuma klāstu. Piegādē tika iekļauti arī helikopteri un pašgājēji haubices, ko Latvija savai armijai iegādājās no Austrijas. Karavīri no misijas Baltijā. Karš ir aiz viņu mājām. Viņi priecājas, ka mēs viņus aizsargājam. Gandrīz 1000 čehu karavīru diena ārzemju misijās, galvenokārt Baltijas valstīs un Polijā, kur NATO bāzēs ir izvietoti Čehijas karavīru garnizoni. Redaktors arī atgādina, ka Latvijā pagājušajā gadā Krievijas agresijas dēļ tika ieviesta karaklausība, un seržants saka, ka jaunieši to saprot. Nogremdēt šo nolādēto anglosakšu suņu salu Medvedevs vēlās izdzēst Lielbritāniju no pasaules kartes. Rakstā minēti Krievijas drošības padomes priekšsēdētāja vietnieka verbālie draudi, kā arī pieminēts Latvijas prezidents. Pirmdien, 30. septembrī, Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs, braucot ar velosipēdu, salauzā roku. Taču Medvedevs sacīja, ka žēl, ka negadījums nav bijis nopietnāks. Žēl, ka tas nebija kakls, mēs to gaidām, viņš teica. Visvairāk kilometru nobrauc mašīnas Nīderlandē, vismazāk Latvijā. Kā ir ar Čehiem? Vai jums arī Latvijā ir tāds teiciens visur labi, mājās vislabāk? Čehijas autogadā nobraukums ir viens no mazākajiem Eiropā.
19 200 km. Savukārt kaimiņu valstī Polijā auduvadītāji nobrauc vēl mazāk – 18 900 km un Latvijā 17 400 km. Lielākais gada vidējais nobraukums ir Nīderlandē – 29 900 km. Kurās valstīs ir vislielākais automašīnu ar viltotu nobraukumu īpatsvars? Pirmajā vietā ir Latvijā, kur vairāk nekā 24% pārbaudīto transporta līdzekļu ir odometra rādījumu viltojumu pazīmes. Igaunija un Lietuva neatpaliek no tām, ierondojoties 3. un 4. vietā. Otrā ir Rumānija. Un tagad divas perles no Čehijas. Čehs prezentē grūtu mīklu, kuras atrisināšanai nepieciešami 2,5 miljardi gadu. Tā ir jauna Hanojas torņa versija, kas sastāv no 66 daļām. Lai to saliktu, būtu nepieciešami gandrīz 2,5 miljardi gadu, pieņemot, ka sekundē tiek veikts viens pareizs gājiens. Es priecājos, ka daži Čehi rada tik noderīgas lietas. Un tagad ziņā no manas pilsētas. Českā Līpa pilsētu izklaidēja savvaļas sivēnu ganāmpulks, kas ieskrēja teātrī. Izrādi, ko cilvēki var piedzīvot tikai mežā, Českā Līpas iedzīvotāji piedzīvoja pat pilsētas centrā. Tur apmaldījās 7 sivēnu ganāmpulks, 5 no tiem aizskrēja uz teātri, kur tikko sākās jaunās sezonas pirmā izrāde. Beidzot, sāku šeit justies nedaudz kā Latvijā. Tās bija oktobra ziņas, un es ar nepacietību gaidīšu jaunas novembra ziņas par Latviju, kas parādīsies Čehijas plašsaziņas līdzekļos. Jūsu Latvijas spiedze atkal lasīs Čehijas avīzes jūsu vietā. Atā!